Jā, mēs esam Ilģu ciema grupa, un vismaz atzīšanās no mums trījiem, mēs neviens no mums oriģināli neesam no Rīgas. Bet mēs gribam dzīvot skaistā vidē un gribam attīstīt mūsu rajonus arī. Tad mēs laikam sākām no cita gala, un mēs pirms izdomāt, kā labi iekārtot un kur tur kādu zonu ielikt, tad mēs izdomājam, ka svarīgākais jau ir apvienot šos te cilvēkus un darīt lietas, ko viņi paši tur grib izdomāt un realizēt, idejas, ko viņi paši tur grib realizēt. Tad mūsu tā ideja, kā apvienot šos te cilvēkus, būtu sākot jau no katras mājas individuāli atlasīt šos te aktīvos cilvēkus, izveidot čatus, katrai mājai savu, un tad izvirzīt vienu cilvēku no katras mājas, un tad izveidot vienu kopīgo šī te Āgenskalna priežu čatu, kas būtu ļoti aktīvi kas aktīvi attīstītu visu kopienas darbību. Čats tā kā Facebookā, WhatsAppā vai kur? WhatsAppā, skaidrs. Apturam nedaudz laika, es atvainojos, bet kurš no jums ir skolas WhatsApp? Kurš no jums ir WhatsApp grupā? Paceļam rokas. Kurš nav visi? Kurš no jums ir bērnu dārza WhatsApp grupā? Paceļ rokas. Kurš no jums ir skolas WhatsApp grupā? Un divās skolas WhatsApp grupās? Es vienā. Un kurš no jums ir kaimiņu WhatsApp grupā? Paskat, cik daudz. Viss jau ir. Bet paldies, ļoti labi. Braucam tālāk. Es atvainos, ka es pārtraucu. Aiziet. Jā, un tad mēs galvenokārt ir tādi atsevišķie punkti, lai saliedētu šo te mūsu kopienas. Mēs iedalījām tādus maksimums 6 galvenās idejas. Pirmais no tiem piemērs būtu labs piemērs kvartālā, kad būtu viens tas cilvēciņš, viens uzņēmīgais, kas izveidotu vienu darbu priekš visiem. Un tādējādi viņš, ja visi redzētu, ka viņš var, tad arī visi citi teikt, kāpēc mēs to nevaram. Tad attiecīgi būtu pagalmā, ja pagalms ir skatuve, tad mēs viņu arī izmantotu kā skatuvi, ienestu, atnest savu talantu, jo katrā mājā ir savs talantīgais cilvēks, kas var sev parādīt un to arī kaut ko pamācīt arī citiem. Un tādējādi vai pa groziņam, vai uz ziedojumiem, un tādējādi katrā mājā, kas sapulcinātu arī tos, kuriem, nav tas WhatsApps, un tādējādi uzrunātu un uzzinātu viņu idejas un stāstiņus un intereses, kas viņiem tuvas. Kā arī būtu paaicināti viesi no citiem kvartāliem, tas labais piemērs, un kas kaut ko jau ir izdarījuši savā tajā kvartāla zoniņā, un tādējādi radīt to kopības sajūtu un iedvesmot arī pārējos kvartāla iedzīvotājus. Tā kā cits kvartāls iedvesmo citu kvartālu. Jo viņi jau reizēm nemaz nezina, ka citā kvartālā kaut kas notiek. Un rīkot arī konkursus, par identitāti, zīmolu, kā viņi sevi kā vietu varētu pilnveidot, izrādīt un... 3 minūtes. Jā. Izrādīt un parādīt, ka viņi arī ir, tas pats tā Āgenskalna priedus, ka viņi eksistē, ka viņi kaut ko var un tādējādi caur reklāmām vai aicinājumiem tas viss izpaustos. Tad arī rīkot talkas, un pēc tam kopīgu vakara pasēdēšanu, vakara kaut kādu pasākumu, tādējādi iepazīstot tos veco cilvēku arī vai iedzīvotāji, kas ilgāk dzīvo, stāstus, stāstus uzzināt, kas viņiem ir svarīgs, jo tādējādi viņus arī uzticību veltīt un ka viņi piekrīt kaut kam, kad kaut kas notiek un attīstās. Un tā kā tā telpa mums būtu kā multifunkcionāla, veidot viņu, kad katram ir savas lietas, kuras viņš neizmanto, savus krēslus, atnest, veidot kino vakarus vai zaļumvalas, ka kāds kaut ko māk, spēļu laukumus, atliek tikai paņem bumbu. Un pārvietojamais inventārs tev ir gatavs, un pašiem mums jau tas viss ir. Vienkārši visi salasās. Un tad, un tāds apgaismojums risinājums mēs arī varam paši veidot, lai ir gaiši. Lampiņu virtenes,
savienot to sfēru, izgaismot un radīt šo vietu tā, lai mums pašiem mājīgi un jauki. Jā, un tuvāk beigām mēs arī atcerējāmies, ka mums ir šis uzdevums par apkaimi ap RSU, pavisam īsi. Ir šīs zaļās zonas. Mūsu piedāvājums ir, izmantojot šo dzelteno līniju, kas cerams dzīvē būtu kaut kas cits, ne tikai dzeltena līnija, arī savienot šīs te zonas, lai veidotos viens kopējs veselums, nevis mazi zaļi gabaliņi, kas katrs par sevi, varbūt nav tik daudz, kā varētu būt kopā. Tas arī viss. Paldies!